Rēzeknes Olimpiskā centra ledus halli piepilda daļslidošanas audzēkņu priekšnesumi, kas iepriekš atrādīti sacensībās. Taču apgūtās prasmes un neskaitāmo treniņu pūles tiek demonstrētas vietējiem iedzīvotājiem. Mūsu priekšnesuma ideja ir mūsu vēlēšanas parādīt to, cik daudz darbu mēs ieguldījam katra treniņā. Un šis koncerts ir ne tikai tas, ka mēs varam parādīt savu tehniku vai sacensības programmas, bet arī parādīt, cik mēs mīlam daļslidošanu. Un katrs audzeknis parādīs savu sacensību programmu un parādīs, cik viņš mīl to. Un mēs vēlamies, lai katru iedvesmot, kā var sekot savam sapņiem. Trenere Alīna ar daļslidošanu nodarbojas no 5 gadu vecuma. Savukārt treneres Gaitas uzsākusi vien pirms 4 gadiem. Sporta skolā viņa šobrīd ir vienīgā trenere, 2 reizes nedēļā apmācot 45 audzēknes vecumā no 5 līdz 15 gadiem. Vairums audzēkņu ir līdzās jau no sākuma un sevi šajā sporta veidā redz arī turpmāk. Treniņi notiek intensīvi, bet ar prieku, un katru treniņu mēs strādājam arī pie kā tehnikas, pie mākslinieciskas izteiksmes. Un, ir dienas, kad viss padodas, un ir dienas, kad vajag ieguldīt vairāk pūli, lai visu sanāktu. Ja? Bet audzekni, viņi ieguldīs milzīgu darbu un ticību sev, lai sacensības kaut kādas sanāca. Daļslidošana tas ne tikai attīsta kā fiziskas spējas un izturības, bet arī viņi strādā ar emocionālu izturību un disciplīnu un pacietību pret saviem spēkiem. Mamma man pateica, ka ir tāds sporta veids. Es sāku skatīties, katru citas meitenes slido, sapratu, ka gribu pamēģināt, pamēģināju un man ļoti iepatikās. Tas nav tā kā uz zemes, tas ir uz ledus un tās ir pavisam savādākas sajūtas un uz ledus visi bērni pārsvarā iedzīvinās savā programmā un tad vispār nav bailīgi skatīties uz skatītājiem. Tajā skaistumā, tajā zīmējumā ir visas mūsu emocijas. Tāpēc tas ir ļoti skaists, maģisks sporta veids. Mani nākotnes mērķi ir, protams, turpināt slidot tālāk. Es noteikti gribu daudzkāršu griezienu lēcienus iemācīties un arī pāriet varbūt nākamajā grupā sacensībās. Pateicoties baleta pamatam, kaut kādam deju pamatam, padoties sāka ātrāk nekā dažiem citiem. Lietuvas Grand Prix pirmajā posmā es iegūju 1. vietu. Tad bija tas, ka Rīgā bija Volvo kausa sacensības, un tur man arī bija 1. vieta, un tas bija ļoti negaidīti, jo tās ir ļoti nopietnas sacensības, un tur es arī uzsitu savu rekordu. Parasti audzēknes 2 reizes mēnesī dodas uz sacensībām kā Latvijā, tā arī Lietuvā un Igaunijā. Latvijā teju katrā lielākā pilsētā pieejama ledus halle, tāpēc vērojams jauno treneru pieplūdums un aug arī jaunā daļslidotāju paudze. Piemēram, viena no vadošajām junioru sportistēm ir Kira Baranovska, kura ieņem godalgotas vietas starptautiskās sacensībās. Uz šo sporta jomu cerīgi raugās arī Latvijas slidošanas asociācija. Jaunā paudze, kas mums daļslidošanā aug un kas ir tuvākās rezerves startiem pieaugušo klasē, juniori, mums situācija uz to brīdi izskatās diezgan labi un cerīgi. Ir tīpaši meiteņu konkurencē, kur ir meitenes ar labiem rezultātiem un ar labu potenciālu nākotnē. Savukārt puišu vidū šis sporta veids nav tik populārs. Tādējādi pāra daļslidošanu izveidot ir sarežģīti. Spēcīgākās skolas Latvijā ir arī Jelgavā, Rēzeknē un Rīgā.